Šodien mēs runājam par šādām tēmām. Tātad pirmā tēma – preces pakalpojumi, vieta, partneri, dokumenti, reģistrēšanās, likme. Otrā tēma nedaudz ļoti īsi, cik vien īsi var par domājumām piegādēm caur elektroniskajām saskarnēm. Vai ir vai nav, ja mums ir, teiksim, internet veikals, vai mums ir vai nav zināmās situācijās PVN kaut kādi nomaksas pienākumi. Apskatīsim trešajā tēmā IOS, importa OS režīma nianses. Noteikti trešā tēma varētu būt svarīgāka pat ne tik daudz komersantiem, lai gan tiem arī, bet vairāk arī tā kā mums kā pircējiem, kā fiziskām personām, kas internetā pērk preces vai pakalpojumus. IOS gadījumā preces. Un tad pēdējā tēmā dažādi citi jautājumi par un ap PVN un interneta tirdzniecību. Beigās atbildes uz jūsu jautājumiem. PVN nomaksas riski paši par sevi, kā jau runājām, jo prece pārdot ir. Jautājums tad ir, kam viņš ir pārdevis, tā kā pašā sākumā runājām, kurā valstī, pircēja status un tā tālāk. Ja? Ja pircējs ir citas dalībvalsts reģistrēts PVN maksātājs, tad tā ir normāla preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā, kurai piemērojam 0% likmi, ja izpildās PVN likuma 43. panta 4. daļas nosacījumi. Tātad, ja mums ir rēķins, nenotiek imports Eiropas Savienībā, un šeit nebūs arī Savienības režīms union šīm, jo prece neatrodās Eiropas Savienībā. Tad neizpildās atkal vai nu viens vai otrs 6. panta 5. vai 6. daļas nosacījums par importu vai par to, ka precei jau darījuma brīdī ir jāatrodas Eiropas Savienībā, tas ir priekš Savienības režīma. Atkal IOS režīmu piemērot nevar, jo sūtījumā ir akcijas prece. Tas nekas, ka par viņu nav jāmaksā, ka viņa kā dāvaniņa. Sūtījumā nedrīkst būt akcijas prece. Pārdevējam ir par PVN tiesu jāsamazina savi ieņēmumi, tajā cenā, ko viņš ir saņēmis, tajā PVN ir uzstāms, ka ir jau iekšā. Tad PVN jārēķina ir uz leju, nevis pa virsu, tad pārdevējam samazinās savi ieņēmumi. Un jādeklarē Lietuvas PVN deklarācijā. Un tas nekas, ka prece iet no Latvijas uz Lietuvu. Primārais ir tālpārdošana, tā tad ir pircēja valsts PVN likmei jābūt.